Labdien, cienījamie dāmas un kungi, un vispārēji mūsu mīļie, jaukie skatītāji un klausītāji. Šis ir RMT podcasts Sāls. Mums ir prieks redzēt jūs atpakaļ mūsu svaigākajā epizodē. Mums šodien ciemos ir Antra. Vai jūs varat pastāstīt par sevi, kas ir jūsu būtība un ko jūs darat? Jā, labi, kopumā. Pastāstīšu par sevi. Es esmu Antra, kas ir atnākusi šeit pie jauniešiem, padalīties ar informāciju par jogu, astroloģiju. Mans ceļš ir diezgan tāls bijis līdz šim, kamēr es esmu nonākusi pie šīs izvēles būt par jogu, astrologu, tarologu. Tas viss tikai tādā baigā mikslī un tāds izklausās kā putra ar rozīnēm, bet principā jā, mans ceļš sākās ar taro, kas 10 gadus es konsultēju tieši taroloģijā, un pēc tam tas aizgāja uz astroloģiju. Es neesmu profesionāls astrologs, es izmantoju to kā instrumentu, palīdzot cilvēkiem tikt pie kaut kādām skaidrām atbildēm, liekot taro kārtas. Bet šobrīd es esmu uzsākusi jogas mācības. Tad jūs mācāties jogu, jā? Es mācos jogu, jā. Jā, šogad es esmu sākusi startēt jogu. Un jogu, principā, tā ir mana visa dzīve bijusi. Es jogoju jau no 11 gadiem. Man ir lieliski dzīves skolotāji, kas ir iemācījuši jogu. Līdz ar to man tas radās interesi to visu uzzināt pašai, iemācīties, kur apakšā ir, protams, visa anatomija, fizioloģija, elpošana un tāpat filozofija un kultūra vēsture. Tas ir ļoti, ļoti interesants process. Un, jā, varbūt tad aptuvens ieskats ir, tad jūs varat uzdot jautājumus. Jā, bet kad jūs tieši sapratāt, ka viss šis, ar ko jūs nodarbojaties, taroloģija, joga, viss tas ir tas, ko jūs vēlaties darīt ikdienā? Jā, vispār pēc izglītības es esmu viesnīcas vadītājs, es mācījos turismu, bet es neaizgāju strādāt ne turismā. Es iesāku kā viesmīlis, man ļoti patika tas viss, protams, un vispār cilvēkos. Un es esmu ļoti sabiedriska dvēsele, un ļoti daudz cilvēku pie manis griežās ar daudziem jautājumiem. Es, man liekas, piesaistu tos cilvēkus, tāds gaišs un patīkams. Tas varbūt tā baigi slavēja, bet man liekas, ka es tāda arī esmu. Un es gribēju būt psihologs, bet psiholoģijas nevarēju mācīties, tāpēc, ka man bija diplomā ģeometrijā 2. Tanī laikā varēja pabeigt vidusskolu ar šo nesekmīgo atzīmi. Tas bija tāds kā testa režīms, un man bija jāiet maksas skolā, kuras varēja izvēlēties tikai, mums bija pāris maksas skolas, kur nevarēja izvēlēties psiholoģiju. Ģeometrija man ir līdzīga kā tev, ka mēs iepriekš runājām par skolotājiem, likās, ka skolotājs vaina, bet īstenībā vajag izvēlēt un strādāt. Jā, un līdz ar to šī psiholoģija man visu laiku apakšā triggeroja, lai es varētu kaut ko darīt. Un es sapratu, ka es gribu strādāt cilvēkiem, un šis ir instruments, taro, astroloģija, kā es nonācu pie cilvēkiem. Runājot par jogu un tādām praktikām, vai tas ir veids, kā lasīt un saprast cilvēka iekšējo būtību un cilvēka auru tādu iekšējo, vai pat arī ārējo veido? Tas ir, redzi, joga nav par to, joga ir par to, kāpēc cilvēks nodarbojas ar jogu. Tas ir, lai iegūtu mieru, sakārtot prātu, tāpatās uzturētu fizisko ķermeni. Bet apakšā ir vēl vesels lērums, kas to nes līdz. Tur ir arī prānajāmas elpošanas, dažādas elpošanas tehnikas, kas jebkurā gadījumā paver vaļā cilvēkam dažādas intuitīvās puses, kas noteikti arī palīdz lasīt šīs te auras un saprast. Un tas noved pie tāda visaptveroša tīrības, kur apakšā arī uzturs. Tur ir ļoti, ļoti viss iet vienā virknītē, kas var novest tiešām pie tādām mums saprotamām, liekas, pārdabiskām lietām, kas jogam liekas pilnīgi dabīgi. Un tad viss ir ļoti saistīts. Jā, viennozīmīgi. Jā, bet jūs arī pasniedzat jogu? Vēl nē, bet tāpēc es mācos, lai varētu būt par jogas pasniedzēju. Bet jums ir sanācis saskarties ar klientiem, piemēram, ar visu zīlēšanas darīšanu? Es lieku taro un arī lasu kartes klientiem. Vai jums ir kādreiz sanācis tā, ka ir kaut kādi izsprūkādi baltie meli ar klientu runājot vai sarunājoties? Varu pateikt, ka viennozīmīgi jā, jo ir tā, ka ja es redzu tiešām ne tik labas lietas, kas cilvēkam ceļā ir jāsastopās,
tos varētu saukt par baltiem meliem, vai arī apved ceļu, kā viņam izskaidrot ar labiem vārdiem, lai nenotiktu kaut kas nav. Jā. Bet tā gluži sameloties, kad stāv Pēters, bet zināja, ne pēc Pēteri aprecēsies ar Māri labāk, jo man patīk Pēters. Jā. Labi, bet jūs minējāt, ka jogas pasniedzēju jūs vēl neesat. Tad vai tas varētu būt viens no tādiem nākamajiem soļiem karjerā? Es domāju, ka viennozīmīgi, jo šobrīd mēs arī trenējamies, ejot priekšā savai grupai, vadam jogas nodarbības, un man tas ļoti patīk, un es esmu ļoti priecīga par to, kad es varu, ka tie cilvēki arī man klausa, kad es rādu jogas asanas, un viņi man saprot. Un zinot to, ka visi mani klienti, kas ar uzzīmēm mācos jogu, beidzot tu būsi pie cilvēkiem, varēs mums te nākt un rādīt un dot, jo, tas ir saistoši. Runājot par talantiem, kādām spējām, vai jūs to spējat arī sevi kaut ko saskatīt? Viennozīmīgi, jā. Pirmkārt, talants jau ir gribēt būt uz skatuves, un tā ir sava veida skatuve, man liekas. Jā, protams. Vai varbūt kaut kāda atskaite, no kuras jūs esat sapratuši, kad tas jūsos ir? Atskaite. Tā ir tā atgriezeniskā saite no maniem klientiem. Tā varētu būt atskaite. Kad viņi man apstiprina, Antra, tas ir arī šī intuīcija, kas ir tā savu veidu talants, kur ir attīstīta un kur es esmu pamanījusi, ka tas ir mans. Bija prasījis jums jautājumu par materiāliem, kādiem rekvizītiem? Vai jūs varat pastāstīt, kas jums šobrīd ir rokās? Jā, šeit ir 2 maciņi, kuros ir kārtis, ir Osho kārtis un ir tradicionālās Rider-Waite kārtis, ar ko mēs mācāmies taroloģijā. Tās ir standarta kārtis. Un šī kāršu kava jau nedaudz tā nobružāta 10 gadu laikā, kuru es lieku klientiem, un es varu piedāvāt jums izlūkt katram pa kārtī. Jā, uz vienkārši kā dienas kārtī, es jums varētu pateikt, kāda jums varētu būt, piemēram, diena līdz rītdienai. Es pēc tam ielikšu viņu apakaļ. Jā, tev ir jāuzmanās no tā, lai tev kāds neapmāna, nepiemāna vai katrā ziņā turi savas mantas pie sevis, un tāpat laikā arī, ja tev kāds kaut ko nelabu pasaka, tas nav gājis uz tavu pusi, bet un arī tu esi uzmanīga ar vārdiem, ko tu šīs nākamās dienas laikā teiksi. Tas tur ir baigi jāpiedomā. Neļauj citiem sev apmuļķot. Jā. Man tā no malas izklausās. Bet tas ir ļoti... Redzi? Un katrs kāda kārtī var kaut ko ieraudzīt. Ņemšu pašu pirmo no augšņas. Šāda te. Jā. Tas ir Zīžļu karalis. Viņš ir darbīgs. Tev labi ir ritēs darbiņi. Izdosies tieši tas iecerētais, ko tu esi gribējis izdarīt. Lai viņš man ir visu mūžu šādu kārtas. Cerams, ka būs. Jā. Tev viss izdosies. Dari, ko tu dari. Un, tā kā super. Tev viss labi. Būs labi. Vienam ir jāuzmanās, vienam viss darbiņi rit no rokas. Man ir jādara. Man ir jāuzmanās. Lūk, un šo es izmantoju parasti darba praktiskākās lietās. Savukārt, Osho kārtas, viņas ir brīnišķīgas. Tas, man liekas, kad viņām jau ir pašas bildītes mīlīgākas, nav tik tādas noteiktas, viņas ir krāsainākas, kas ir gaišākas, zilākas. Jūs varat pēc tādām asociatīvajām kārtīm izskatās. Jā, un es arī strādāju ar asociatīvām kārtīm, bet tās ir atkal... Vairāk, tēma, to var pēc tam pēc sesijas. Un šeit man patīk tas, ka arī ļoti smuki ir aprakstīts tieši, tagad liek izlikumus, skaisti stāsts veidojās pēc tiem nosaukumiem, kas tieši viņiem ir doti. Tur lēnāk došana vai vaina un bēdas. Ļoti skaisti runā, ļoti labu stāstus. Viss tā kā enerģētiski, ko tu pats jūti, tas viss arī šeit iznāk. Jā. Bet kā jūs strādājat tieši ar klientiem, jūs tā kā prasat, ko viņi vēlās, vai jums kaut kāds piedāvājums, ko jūs jau stādat priekšā? Jā, parasti mulsums cilvēkiem. Ir kaut kādi jautājumi, kāpēc viņi ir atnākuši, protams. Parasti tas nav dzīves laimīgākie brīži, un ir diezgan smagākas sarunas, bet principā jautājumi ir gatavi, un jautājumi rodās no tā, kad tiek likts izlikums, un tad viņi aizripo.
Nu, ir kam pietiek pusstundu, un viss ir saprotams, ir kam gribās pēc stundas. Jā, var vēl. Man tiešām liekas, ka tas ir foršs veids, kā izzināt sevi. Ir īpaši, ja eksperts tev visu pasaka priekšā. Jā. Nu, un arī es kombinēju gan astroloģisko karti kopā ar kārtīm. Tas ar tā ļoti daudz ko izskaidro par cilvēku. Un man liekas, ka sevišķi tajā brīdī, kad es ieraugu informāciju astroloģiskā kartē un kārtīs, tas viss savalkās kopā. Pašam cilvēkam ir lielāka ticība un skaidrība, jo mans uzdevums ir motivēt un parādīt to gaišo ceļu. Es kaut kur lasīju, man liekas, ka internetā vai man kāds teica kaut ko, ka tas it kā tu nedrīksti pats sev pirkt taro kārtas, ka kādam tev ir viņas jādāvina. Vai tas ir mīts, vai tas ir tā kā... Tas ir mīts. Tas ir mīts, jā, jo man liekas, ka tieši otrādā, ka tev pašam ir jāsajūtās kārtas, kuras tu gribi nopirkt. Jā, man tas liekas arī likumsakrīgi, bet es kaut kur, man liekas, ka es pausu galam dzirdēju, ka kāds kaut ko tam līdzīgu teica, ka tā kā tas ir tā slikta karma, ja tu pats sev nopēc kārtas. Ne, tā nav. Vai praksē tiek izmantots arī parastās spēlēšanas kārtas? Jā, viennozīmīgi. Tas jau viss ir sākums, kā tur viss redzēs. Arī no tām, aptuveni var saprast, kā tās kārtas ir veidotas, ir kas tikai ar parastajām kārtām. Kā tur strādā vispār? Kā tas tā kā? Ir astotnieks, pīķis. Tur, tā ir tā matrica. Mēs visi esam balstīti uz cipariem. Mums viss ir sarēķināts. Fizika, viss ir ciparos, viss ir izrēķināts. Tā kā, jā. Interesanti. Tas ir ļoti interesanti. Cik vēl par garīgumu? Spiritualitāti. Par spiritualitāti. Tad vīriešiem un sievietēm tiešām viss ir vienādi aptuveni no tās sfēras. Vai kuram ir vairāk tieksmes? Nav tā, ka sievietēm kaut kas ir labāk, varbūt, kā vīriešiem. Vai kaut kā. Domā, kā tas strādā? Vai vairāk? Kurš labāk izjūt kaut kādas, es nezinu, sievietēm tā intuīcija jau no dabas ir ļoti attīstīta. Vīrieši tam nenotic tik ļoti. Bet es teikšu tā, kad brīžiem mans vīrs vismaz likās daudz intuitīvāks, viņš māk pateikt to. Mēs šaubamies sievietes. Vīrieši, ja sajūt, tad viņiem ir šī intuīcija konkrēta, skaidra un zinoša. Viņi tikai ir jāsaprot, ka viņi arī ir ļoti garīgi, intuitīvi un atvērti cilvēki. Jā. Vai tev vairāk savā darbā sanāk saskarties ar sievietēm vai ar vīriešiem? Vairāk gan ar sievietēm, bet es varu pateikt to, ka, ja vīrieši saka, tās kārtas man pilnīgi skeptiski, tas neko nevar pateikt. Pirmie izlikumi pēc laika zvana. Antra, vari man lūdzu palīdzēt izlikt? Man vīrs pajautāja pēc gadiem kaut kādiem 5. Bija ļoti liels projekts, vai viņš vinnēs vai zaudēs, un es diemžēl izlieku kārtas, ka viņš zaudēs. Es viņam teicu, ka es ierunāšu, neteikšu, ko tas viss nozīmē, un viņš zaudēja to projektu, jā. Un es viņam pastāstīju vēl aptuveni, kā tas viss izskatītos, kā viņš varētu pēc tam viņu atkal atgūt. Un tas viss arī notika tā, kā es biju pastāstījusi, un arī šis skeptiskais vīrs man beigās noticēja un saprot, ka jā, tā ir lieta, kas strādā. Tā ir štēlē. Jā, redz, nevis tikai tāpēc, ka tā ir labās lietas, bet arī sliktās lietas. Bet tu vari caur šo slikto lietu atkal atrast risinājumu, kā aiziet tālāk, lai tu būtu atkal varbūt dubultā vinētājs. Bet man liekas, ja notiek viena slikta lieta, tad ir jānotiek vismaz 2 labām pretī, man liekas. Jā. Tu vismaz tev ir iedota ziņa un iedot aptuveni instrumenti, ko ar to visu darīt un kā uz to reaģēt. Nekrīt panikā, jau ir sagatavots, viņš jau zina, kāda ir nākamais soļus priekš. Ļoti cerīgi, manuprāt. Ja ir kāda neveiksme, tad tu vari cerēt labāko. Jā. Bet jūs tā kā arī pieminējāt astroloģiju pirms tam. Tas man kaut kā aizķērās. Astroloģija ir ļoti cieši saistīta ar zodiakas zīmēm un visu to. Kas jūsuprāt ir tā īpašība vai kaut kāds tas knifiņš, kas padara zodiakas zīmes par sadarīgām? Tieši pāros? Jā, piemēram. Tātad katrs zodiaks ir izpētīts un katrs zodiaks zīme nes kaut kādu, viņš ir kustīgs, darbīgs, tur nosvērts, domīgs, tur jau nav būs kārtīgi un pedantiski, un auns tur būs, jo viņš ir zem Marsa zīmes, kas ir atkal aktīvs un darbīgs un sportisks. Un šī sadarība, man liekas, viennozīmīgi kaut kādā veidā dominē, ir, piemēram, tas pats auns, kas ir darbīgs un aktīvs, varētu būt ideāls sadarībā ar svariem, jo viņi ir nosvērti, mierīgi, un šeit, man liekas, ir tāda harmonija.
Jā. Protams, tur var Balans. pētīt divi strēlnieki, kas arī ir ugunszīmes. Es esmu strēlnieks. Mēs esam strēlnieki. Un man vīrs arī ir strēlnieks. Un tad mēs kopā vienkārši arī it kā ideāli. Jā. Viens otru papildina. Līdz ar to tā, kad viennozīmīgi pateikt, ka jābūt ir ugunim ar mieriņu kopā. Nē, man liekas, var arī būt divi strēlnieki kopā. Jums taču forši abiem diviem arī sadarbībā. Taču ir saprot viens otru, ne? Runājot par praktikām, vai jūs savās praksēs, ezoteriskajās praksēs izmantojat kaut kādus materiālus? Tādā ziņā kaut kādus, nezinu, Kristāli. Jā, tātad taroloģijā izmanto kārtis. Kārtīm ir dažādi paveidi, novirzieni. Un, es izmantoju gan kārtas, gan svārstiņu. Jā, tas ir galvenais instruments, lai es tiktu pie šīs informācijas, kas ir jūsos. Jā. Pirms cik ilga laika aptuveni jūs sākāt nodarboties tieši ar visām taro, kāršu lasīšanām, visu to? Joga, tas bija daudz ātrāk, bet tas bija tikai priekš sevis, nevis lai dotu cilvēkiem savukārt taroloģiju. Tas jau ir 10 gadus, es lasu taro kārtas. Tātad pirms 10 gadiem es esmu iemācījusies šo taroloģiju, pakārtot pēc tam numeroloģiju, runoloģiju, astroloģiju. Kā jūsu ģimene vai apkārtējie draugi reaģēja, kad jūs pateicāt, jā, šis ir tas, ko es vēlos darīt? No sākumā, protams, ka skepse un kāpēc tu pēkšņi izdomājies tagad, kāpēc, bet tāpat laikā ļoti liela interese. Beidzot, mēs varēsim kaut ko uzzināt. Mums ir savs tarologs un visiem. Jā, un, protams, es sāku praksi ar saviem līdz cilvēkiem, kas ir mana ģimene, draugi, bet es pateikšu atklāti, ir drusku grūtāk ar viņiem strādāt, jo tur pieslēdzās savu klāt prāts, un es viņus zinu, un es jau tā kā manu dabas dotā psiholoģija jau māk izanalizēt. Tā kā tur ir grūti strādāt. Līdz ar to, ja kāds tarologs saka, es esmu arī psihologs, labāk tad neiet pie viņa, tāpēc, ka viņam pieslēgsies psiholoģija. Protams, jā. Jūsuprāt, kāda ir atšķirība starp ekstrasensiem un zilniekiem? Tātad zilnieks strādā ar šiem te papildu elementiem, kas lasa enerģiju caur taro kārtīm, vai tas ir kaut kāda kristāli, vai rūnas, vai šādā veidā šo vibrāciju. Savukārt ekstrasens, viņam, piemēram, ekstrasens ar spējas ļoti attīstīts. Un tad viņi var lasīt enerģiju caur sevi. To visu ar rokām, ar sajūtām, ar acīm. Tas ir ļoti interesants. Tāpēc citu arī jūs varat būt ekstrasens, tikai mēs nezinām, kā to izdarīt. Jāsāk kaut kad. Bet, ja mēs atgriežamies bišķiņi atkal pie tās astroloģijas tēmas, man personīgi ļoti dzirdēts tāds termins ir retrogrāds. Jā? Un man ir tikai aptuveni skaidrs, ko tas nozīmē. Tāpēc, kāda ir tā definīcija retrogrādam? Tu esi dzirdējis savā kārtē, ka tev ir retrogrāds? Vai? Es esmu dzirdējusi tikai kaut kur pausu galam, ka kāds piešķir tādu negatīvu. Jā, kad atkal Merkurs mums ir iegājis retrogrādā, tagad nepērcēt tagad viss būs slikti. Jā, Merkurs atbild par informāciju, par tehnoloģijām. Ja Merkurs retrogrādā, tad iesaka nepirkt mašīnas un viss, kas saistīts ar tehnikām, un arī var pārprast cilvēkus. Un ja cilvēkam kārtē ir šis retrogrāds, tas nozīmē, ja viņa dzimšanas brīdī planēta ir bijusi retrogrādā stāvoklī, kas nozīmē, ka planēta neiet uz priekšu, bet vai nu nedaudz kustās atpakaļ gaitā, tas tā, viņa nekustās, bet tas tā iztēlojoties, viņa ir vienkārši apstājusies. Tas nozīmē to, ka tieši saistībā attiecīgi, kurā vietā atrodas šis retrogrādā planēta, kurā no astroloģiskajām mājām, par ko atbild atkal vai par naudiņu, vai par ģimeni, vai par mācībām. Piemēram, Merkurs 3. mājā viņš varētu, kas atbild par mācībām, būt grūtāk mācīties. Tātad tas norāda uz to, ka vai arī kāds grūtāk tevi sadzirdēs. Tas nozīmē, ka tam cilvēkam, kam ir retrogrāds, viņam vairāk pie tā jāpiestrādā. Es esmu piedzimusi bez nevienas retrogrādas planētas, kas arī īsti nav labi, jo es varu palikt slinka. Man nekas nav jādara. Es tikai baudu savu dzīvi. Man neviens nav līdz strādāt šeit. Es man būtu jāpapāda šitas. Jā, ļoti, tas īstenībā iedod tādu izskaidrošanu. Kāpēc neviens mani nedzird? Tāpēc, ka tev ir Merkurs retrogrāds dzimšanas brīdī. Tāpēc man liekas, tas ir kaut kāds labāks veids arī, kā sevi izzināt noteikti. Jā, man ir tāds jautājums, kas ir varbūt atkāpjoties no šī te grafika, kas mums ir izveidots. Ir aplikācijas telefonā, piemēram, ir CoStar, zinu,
iPhone'os ir. Es izmantoju CoStar, jā. Un kāds ir jūsu viedoklis un vispār domas par šāda veida lietotnēm? Ļoti kolosāli tas ir īstenībā, jā, un ir arī bezmaksas programmas. Un vispār ideālā variantā, ja kādreiz dzīvē vispār skolās jau startā varētu jauniešiem ielikt kaut vai nelielu ieskatu aptuveni saprast tieši, kā tūkot šīs kartes, jo viņš zina savu virzienu, viņš izpratīs, bet tāpat laikā varbūt atkal liela kļūda, ka viņš nolasa nepareizi. Attiecīgi, cik liela tā programma, bet ja viņu sastāda pareizi un pareizi iedod jauniešiem informāciju, man liekas, šis ir vienkārši fantastiska lieta, ko varētu kādreiz dzīvē ieviest visā izglītības sistēmā. Man liekas, tas būtu samērā forši, mums būtu kaut kādas stundas saistītas ar šito. Un arī tas, ka un tur apakšā jau arī iet ne tikai tas, ka parāda kaut kādus ceļus un izzināšanu. Man liekas, tas ir tāds sava veida cilvēku atgriež kaut kur pie vērtībām, pie sazemē. Jā. Runājot par vibrācijām un enerģijām, jautājums ir, kā tikt vaļā no negatīvām enerģijām? Tu domā, tev tādas ir? Tāds ir jautājums. Ja tādas būtu. Ja tādas ir vai būtu vai pastāv. Tās ir tavas domas. Tās ir tavas domas, ar kurām tu vari iet uz priekšu, ja tu pieliet pie tā, ka tu uzskati, ka tev ir negatīvas enerģijas. Tā ir sava veida manifestācija. Tieši tā. Tieši tā. Mums ir, jebkurā gadījumā kāds ir nodot savu negatīvo enerģiju, padomājot par tevi kaut ko nejauku, bet darot labus darbus pretī, tā enerģija attīrās jebkurā gadījumā. Tie ir labie darbi. Nu, bet tad kā jums šķiet, piemēram, lāsti pastāv? Tad, kad es sāku mācīties tarā, es domāju, ka jā. Un mums ir ļoti daudz tantiņas, kas ņem lāstus nost. Un ja kaut kur neveicās, tad te ir lāsts. Es varbūt pateikšu, ka nē, ka nav tādi lāsti. Tur paudzēs, tur ģimene ir ar kaut ko nolādēta. Tas vairāk dziļāk, man liekas, skatoties, tas ir tāda karmiskā lieta, kā katrs ir pats sastrādājis. Un es šaubos, ka kāds var, tad tur jābūt ir stipri lielai maģijai, un mums jābūt ļoti atvērtiem. Mēs esam aizvērti cilvēki mūsdienās, man liekas, tādi lāsti īsti ne. Pārējot mūsu nākamajā sadaļā, kas ir ātrie jautājumi, kur ir iespēja atbildēt vai pēc iespējas ātrāk, vai atbildi jā un nē. Nu, vai vienā divos vārdos. Divos vārdos. Pirmais jautājums. Sāls vai cukurs? Labāk sāls. Podkāsts sāls. Nice. Suņi vai kaķi? Suņi. Pareizi. Zilniece vai zinātniece? Zinātniece. Vai jūs ticat mīlestībai no pirmā skatiena? Jā. Lamu vārdi jā vai nē? Reti. Nav tāda iespēja. Jā, ir. Protams, ka ir. Kas ir mīļākā tava ēdienreize? Man tādu nav. Arī labi. Debesis vai zeme? Zeme. Bērnības sapņu profesija? Kosmonauts. Pirts vai ziemas pelde? Pirts. Ar ko astroloģija atšķiras no astronomijas? Astroloģija tā ir zinātne, kas nav... Astronomija redz ir zinātne par visu mūsu kosmosu. Savukārt astroloģija ir savu veidu zinātne par mūsu ezotērisko visu pusi. Okay. Atgriežoties par siltajiem vai augstajiem, ziema vai vasara? Vasara. Kas ir astrālākas būtnes? Vīrieši vai sievietes? Viņi ir vienādi. Tiešām. Jā. Astrālās būtnes. Okay. Kas ir tavs iekšējais dzīvnieks? Pantēra. Pantēra. Šāds spēcīgs dzīvnieks. Iņi vai jaņi? Iņi un jaņi. Abi kopā. Viņi viens bez otra nepastāv. Kurš pirksts ir visjūtīgākais? Man vai vispār? Tev. Vai vispār? Ja ir tāds viens pareizais. Droši vien jau zeltnesis viņš jau tur dabūna visvairāk just. Jā, ok. Šis ir garš jautājums. Garš īsais jautājums. Varbūt Sarma grib viņu paņemt. Jā. Kura zodiaka zīme ir visvairāk piemērota tam, lai justu un redzētu to, ko lielākā daļa nejūt un neredz? Tātad viss tā kā garīgākā. Kā jūs domājat, strēlnieks? Protams. Kāds savādāk. Jā. Ja mēs atgriežamies atpakaļ uz pišķiņu to... Parastajiem jautājumiem. Jā, uz parastajiem jautājumiem. Kur var garāk izplasties. Jā. Parunājām par ģimeni,
ģimenes domām, par visu šo profesiju un ar visu, ko tu nodarbojies. Vai tev vēl kāds ģimenē nodarbojas ar, piemēram, jogu vai ar zīlnieci, jebko no tā gala? Ar jogu nodarbojās, jā. Man tētis ar sievu savu, viņi nodarbojās ar jogu, bet tā, lai teiktu profesionāli, neviens nē. Un tieši ar kaut kādām tādām garīgajām lietām? Nē, es nezinu, ne savas vecmāmiņas, neko. Tas ir nācis varbūt intuitīvi kaut kur kādreiz, bet man nav tā, man vecā mamma, vecmamma, un tāpēc es te, jā. Okay. Jā. Nebūs man neviens. Vai jums dzīvē ir bijusi panormāla pieredze? Es domāju, katram no mums ir bijusi tāda. Spocīgs. Jā, man bija vasarnīca, kur mums dzīvoja pakāries jūrnieks. Un es tiešām pieredzēju to, ka viņš ienāca pa durvīm, neatverot durvis, jo atslēgas kustējās vienkārši tāpatās. Tas iekustā enerģija, kas ienāca. Un viņš iegrūda man patēvu krūmos, kur viņš salauza atslēgas kalnu dēļ tā Osvalda. Jā. Jā. Pilnīgi šarmuļi. Principā visi tie, kas tur iemītnieki ir bijuši, ir dzirdējuši, kā viņš klepo, kā viņš staigā. Tādi eksistē. Varbūt bišķiņ atkāpjoties no panormalitātēm, vai jūs ticat Matrixam? Matrixam? Matrix filmai vai Matrix programmām, kas ir skaitļošana? Es domāju, vienkārši kā... Zinu, tāds koncepts. Kā konceptam, jā. Viennozīmīgi. Mēs visi esam Matrixa tajā sistēmā iekšā. Viennozīmīgi. Tā ir, jā. Tuvojās jaunais gads. Un mēs apsolījām, ka mēs neprasīsim neko par jauno gadu. Bet šis ir vienkārši tāds teorētiskais. Kā jums šķiet, vai ir kaut kādas lietas, kuras mēs varam darīt, lai mentāli, garīgi, jebkādā veidā sagatavotos jaunajam gadam un grūtībām. Lai pārvarētu, teiksim, tās, jā, lai sāktu. Ko es jums katram ieteiktu, katru dienu tā domāt, ka ir jaunais gads un apņemties kaut ko izdarīt. Bet, un otra lieta ir, tavs jaunais gads, tava dzimšanas diena. Tad ir tavs jaunais gads. Neviens nemaz nezina, kā mēs esam skaitījuši laiku, un vai tiešām šis būs atkal jaunais gads. Bet ja mums tas palīdz, tad jaunajam gadam noteikti vajag sagatavoties, noteikti vajag nostādīt savus mērķus. Un tas ļoti palīdz cilvēkiem, vienkārši viņi tic tam. Bet ticēt jau var jebkam. Rakstiet, galvenais ir pierakstīt, sadedzināt, izmest slikto un labos atstāt. Jā. Vai varbūt jums ir kaut kādas jaunā gada tradīcijas, kuras jūs piekopjat savā ģimenē? Jā, mēs lejam laimītes. Tas ir ar alvu, kas ir ūdenī. Jā. Es nekad neesmu lējusi. Un tad ēnā skatās, kas nu kuram sanāk. Siluets vai forma. Jā. Un tad tur tā jau var savu veidu zīlēšana. Jā, arī. Jā, īstenībā, jā. Jūs bijāt minējuši par karmu. Mēs bijām bišķiņ par to runājuši. Vai karma un liktenis ir viens un tas pats? Nē, liktenis, mēs atnākam ar likteni šeit, kuru mēs nevaram īsti mainīt, jo tas ir mūsu jau noteiktais šī astroloģiskā karte. Mēs varam, ja mēs esam izlasījuši astroloģisko karti, mēs varam apiet varbūt to, ko mums liktenis ir piedāvājis. Savukārt karma, tagad arī jau vietā pret to, kad karmas neeksistējot. Bet principā, ja mēs pieturamies tomēr pie jogas filozofijas, tad karma ir šie labie sliktie darbi, kas pie tevis atgriežas. Vai tu vari pats izvēlēties darīt labas vai sliktas lietas? Un karmas un krāt punktus labos. Jā. Šie divi ir tādi mūsu tradicionālie tādi standarta jautājumi mūsu podkāstā, ko mēs prasam visiem. Cik vilku ir tevī? Cik tu jūti? Ja vilks ir sliktais tēls? Nē, vilks ir kāds tāds iekšējais dzīvnieks, kas tevī varbūt mīt. Spēcīga būtne, kuru tu nezinu, kas dzīvo tevī iekšā. Ņemot vērā, ka vilki dzīvo barā un vadonis ir viens, tad es esmu viens. Viens vilks. Ja? Mums ir bijuši ļoti daudz dažādas atbildes. Ir bijuši cilvēki, kur saka, ka viņiem ir 0 vilku, cilvēki, kur saka, ka viņiem ir 11 vilku. 10, jā, dažādi. Bet tad man ir viens. Viens galvenais vilks. Viens liels foršs vilks, jā. Un pēdējais un nobeidzošais jautājums ir, kas ir jūsu dzīves sāls? Mans dzīves sāls ir cilvēce, kurai es labprāt rastu
iespēju rādīt to gaismu, to ceļu, lai viņi būtu ar sirdi atvērti, patiesi, priecīgi, laimīgi. Jo tikai priekā un sevis pieņemšanā un tādā labuma došanā mēs varam daudz ko kopā radīt labu. Jā. Zelta vārdi. Mēs sakam tiešām lielu paldies, ka paviesies pie mums, un mēs vēlam veiksmi visās tavās nākotnes darbībās un darbiņos, un super. Tad priecīgu svētku sezonu. Laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu! Laimīgi jauno gadu!